Pirmā ceturkšņa pēdējā nedēļa Baltijas reģiona biržas bija salīdzinoši mierīga. Tirgu bija vērojams aktivitātes samazinājums, kur kaimiņu biržas dienas vidējais apgrozījums pieturēs pie 200–300 tūkstošiem eiro. Tradicionāli šis rādītājs ir 500 tūkstoši eiro dienā. Pašmāju biržas apgrozījums šoreiz sasniedz 140 tūkstošus latus, kur investoru uzmanības centra otrajā saraksta kotētās akcijas. Starp tiem bija Valmieras ķikušķiedes un Latvijas Krājbankas akcijas. Un, ja paaugstinātu apgrozījumu ar Valmieras ķikušķiedes akcijiem veidoja viens otrdien noslēgtais darījums, tad tirdzniecība ar Latvijas Krājbankas akcijiem bija daudz interesantāk. To atbalstīja ziņas, ka Latvijas Krājbanka nekotēs savas akcijas sākot ar 1. aprīli. Kā rezultātā mēs varējām redzēt vairākus neliela apjoma pārdevējus, kuras steidzas pārdot savas mazus akcijas paketes. Tie pievienojas arī daži institucionāli investori. Kā rezultātā, sākot ar 1. aprīli, Rīgas birža ir 32 emitenti. Ļoti interesanti tirdzniecība bija vērojama Igaunijas birža, kur vairāk kā pusi no kopējā nedēļa apgrozījuma veidoja darījumu ar Silvānu Fashion Group akcijām. Un šo paaugstinātu apgrozījumu arī veidoja ziņas no kompānijas puses. Jau 17. martā uzņēmums nolēma tas ārkārtas akcionāru sanāksme, kas samazinās savu akciju kapitālu par 5,5 miljoniem eiro. Un kā rezultātā tika samazināta arī vienas akcijas nomināla vērtība no 64 uz 50 centiem. Kā rezultātā visi akcionāri, kuri paspēja iegādāties akcijas ar 28. martu ieskaitot, varēs pretendēt uz kompensāciju 14 centi. Savukārt tie, kuri iegādāties akcijas sākot ar 29. martu, vairāk nevarēs pretendēt uz šo kompensāciju. Kā rezultātā Igaunijas birža mēs varējām redzēt spekulatīvu darījumu vilni, kur 28. marta investori steidzas iegādāties akcijas, un 29. marta pirmais 10 minūtes no tirdzniecības sesijas sākuma steidzas tos pārdēt un līdz ar to nofiksēt savu peļņu.